Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu tieslietu ministrija uzdevusi vairāku štatu prokuratūrām izmeklēt ASV finansista Džordža Sorosa dibinātā Atvērtās sabiedrības fonda darbību. Par to raksta The New York Times. Prokuroriem būtu jāpēta, vai fonds nav iesaistīts reketā, krāpšanā un terorisma finansēšanā. Direktīva nosūtīta Kalifornijas, Ņujorkas, Vašingtonas, Čikāgas, Detroitas, Mērilendas un citu pavalstu prokuratūrām. Slovākijas parlaments šodien apstiprināja konstitūcijas grozījumus. Tie ierobežos LGBT kopienas tiesības, arī vienzimuma pāru tiesības, bet noteikumus par dzimuma maiņu padarīs stingrākus. Grozījumi arī paredz, ka valsts tiesību aktiem ir prioritāte pār Eiropas Savienības tiesību aktiem. Eiropas Savienības Krievijai un Ukrainai tuvāko valstu pārstāvji šodien rīkojas sarunas par dronu mūra izveidi. Mērķis ir stiprināt aizsardzību, īpaši pēc pēdējā laika gaisa telpas pārkāpumiem. Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Somija jau strādāja pie tā saucamā dronu mūra projekta, taču martā Eiropas komisija noraidīja Igaunijas un Lietuvas kopīgo lūgumu piešķirt tā izveidei līdzekļus. Latvija starptautiskajos finanšu tirgos aizņēmusies vēl 1,25 miljārdus eiro. Šādu informāciju publiskoja valsts kase. Latvijas valsts vērtspapīrus iegādājušies apmēram 70 investori no dažādām Eiropas valstīm, tā skaitā Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas un Beniluksa valstīm. Latvijas valsts parāds šā gada beigās sasniegs 20,5 miljārdus eiro, jeb gandrīz pusi no iekšzemes koprodukta. Valsts kase gan norāda, ka tas joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Nesen izskanēja informācija, ka Latvija neatbalstīs Eiropa 2040 izvirzītos mērķus. Kāpēc Latvijas viedoklis ir atšķirīgs un vai mums ir izdevies panākt savu interešu ievērošanu attiecībā uz malku un šķeldu, jautājām klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Personīgi iestājos arī kā ministrs viennozīmīgi neatbalsta Eiropa 2040 mērķus, ja tur nav ņemtas Latvijas intereses un vienotām prioritātēm viennozīmīgi, lai pēc 30. gada šķelda malka skaitītos kā atjaunīgā enerģija. Līdz ar to nerastos nekādi papildus izdevumi, kas varētu būt gan apkuras sistēmās, bet te vairāk runāts par pašvaldības apkuras sistēmām. Privāti mājas viennozīmīgi var turpināt kurināt un par to pat īsti nedomāt, bet tas ir tas galvenais, ko mēs nevaram atbalstīt. Ir ļoti daudz darba izdarīts par to, lai daudz kas jau tika ņemts vērā, jo arī jāsauc lietas īstajos vārdos, Eiropa ieklausās, ja tu vari to pamatot un aizstāvēt. Daudz kas ir ņemts vērā, un mēs gaidām gala dokumentus, gala redakciju dokumentiem, kur tad varam pārliecināties, gan par to, ka biomasa, jeb šķelda un malka skaitās kā atjaunīgā, gan par to, ka kūdras sektors ir ņemts vērā, jo Latvija ir specifiski ar daudz kūdras augsnēm Latvijā. Ir ņemts vērā arī tā saucamais izziņu sektors, kas ir zemes izmantošanas un meža sektors. Tur ir tā sava specifika, un ja tas viss tiek ņemts vērā, tad mēs varam skatīties un iespējams ir atbalstīt. Bet patreiz mēs nevaram, kamēr mēs neredzam gala dokumentus, kur ir ņemts visas mūsu specifikas, arī tā skaitā ģeopolitiskā, kur mēs patreiz atrodamies, mēs esam pie robežā. Mums drošība ir daudz aktuālāka nekā varbūt kaut kāda klimata mērķi un līdzīgi arī. Tāpat kā pārtikas drošība, energodrošības stabilitāte, mums ir daudz lietas svarīgākas nekā klimata mērķi. Un ja mēs redzam, ka tas viss tiek ņemts vērā, tad mēs arī varam atbalstīt kopēju pozīciju, bet tikai pēc tam, kad mēs skaidri gaiši zinām, ka tiek ņemts mūsu pozīcijas, kuras mēs ir aizstāvam tagad. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpina stipendiju programmu medicīnas studentiem un ārstiem rezidentiem. Mērķis – veicināt veselības aprūpes pieejamību un motivēt jaunos speciālistus sākt darba gaitas Daugavpils ārstniecības iestādēs. Pašvaldība medicīnas studentiem piešķir ikmēneša stipendiju 300 eiro apmērā, bet ārstiem rezidentiem 430 eiro apmērā, ja tie apņemas pēc studiju beigšanas vismaz 5 gadus strādāt kādā no Daugavpils veselības aprūpes iestādēm. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio